Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan, atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani, 9. nedēļas lasījums. Pirmdiena. Vadītājs cietumā. Ieklausies šodienas lasījumā par to, kā skaists raksturs var nest gaismu tik drūmā vietā kā cietums. Jāzeps cietuma kameras tumšajā stūrī nesēdēja kurnot. Nē, tā vietā viņš meklēja veidus, kā būt par svētību citiem. Viņš atradās cietumā kopā ar ķēniņa gūstekņiem. Jāzeps ar tiem sadraudzējās, un viņi pamazām sāka tam uzticēties. Viņi redzēja, ka Jāzeps ir laipns, mierīgs un dzīvespriecīgs. Tie redzēja, ka viņš nav rupšs un neizturas necienīgi pret cietuma apsargiem. Viņa skaistais raksturs cietuma tumsā mirdzēja kā gaisma. To pamanīja arī cietuma priekšnieks, un viņš bija pārsteigts. Ko viņš izdarīja? Izlasīsim 1. Mūzus 39. nodaļas 21. līdz 23. pantu. Bet tas kungs bija ar Jāzepu un tam parādīja žēlastību, un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieka acīs. Un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas bija cietumā, un visu, kas tur bija darāms, to viņš darīja. Tāpat kā Jāzepam uzticējās Potifara namā, tā viņam uzticējās arī tagad cietumā. Viņu iecēla par vadītāju un atbildīgo pār citiem ieslodzītajiem. Cietuma priekšnieks to darīja, jo tas kungs bija ar Jāzepu. Atkal 23. pantā Bībele saka, tas kungs bija ar viņu. Dievs ļoti, ļoti vēlas, lai mēs zinām, ka viņš ir arī ar mums, tāpēc viņš atkārtoja šo svarīgo vēsti. Vai tu domā, ka cietuma priekšnieks būtu uzticējis atbildību zemiskam, melīgam, sliktus vārdus runājošam ieslodzītajam? Nekādā gadījumā. Dievs darbojās Jāzepa dzīvē, padarot viņa raksturu skaistu, lai viņš varētu būt gudrs un gādīgs vadītājs. Un visam, ko vien viņš darīja, tas kungs lika labi izdoties. Iespējams, sākumā Jāzeps cietumā daudz nestāstīja par savu dievu, taču cietuma uzraugs un visi ieslodzītie varēja redzēt, ka Jāzeps ir citādāks. Ar savu rīcību viņš tiem parādīja, ka Dievs ir laipns un labs. Mūsu varenais Dievs var darboties mūsu dzīvē, lai padarītu mūs draudzīgus, laipnus, mierīgus un dzīvespriecīgus. Mēs varam to neapzināties, bet citi skatās, un viņi redzēs, ka mūsu mīlošais Dievs ir īsts. Padomā un pastāsti. Dievs darbojas tavā dzīvē tāpat, kā viņš darbojās Jāzepa dzīvē. Pie kuras tava rakstura īpašības tu visvairāk vēlētos, lai viņš strādā, un kāpēc? Piemēram, pacietības, spējas piedot, nesautības, maiguma
vai dāsnuma. Arī šodien klausīsimies un mācīsimies 2. Mūzes grāmatas 34. nodaļas 6. pantu. Lai skan! Un tas kungs gāja viņam garām, un viņš sauca. Tas kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā. Tas kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā. 2. Mūzes 34 un 6. Laiks lūgšanām. Slavē Dievu, ka tavs raksturs var spīdēt viņam. Pasaki viņam, cik ļoti tu viņu mīli.